Ja vajadzētu nolikt uz galda pilnīgi visu, kur ar savu atbalstu ir iesaistījies Boris un Ināras Teterevu fonds, uz tā nepietiktu vietas. Kopš 2010. gada esam bijuši klāts simtiem dažādos projektos visā Latvijā un arī ārpus tās. Tajos visos esam strādājuši kopā ar aizrautīgiem cilvēkiem, kuri padara pasauli par nedaudz labāku vietu. Viena no Boris un Ināras Teterevu fonda atbalstītajām jomām ir sociālā palīdzība. Gandrīz vienlaikus ar fonda dibināšanu uzsākām sadarbību ar lielāko Latvijas labdarības organizāciju – fondu Ziedot LV. Ziedošanas iniciatīva Kopgalds siltas maltītes atbalsts pamudināja mūs izveidot programmu Maizes rieciens. Tas ir atbalsts labdarības virtuvēm dažādās Latvijas pilsētās, lai dot iespēju trūcīgajiem un mazaizsargātajiem regulāri saņemt siltu maltīti. Balstoties pārliecībā, ka palīdzība jāsniedz tur, kur tā visvairāk nepieciešama, gadu gaitā programma ir attīstījusies un tagad atbalsta labdarības virtuvi iekārtošanu un uzlabošanu, padarot to darbu ērtāku un saimniekošanu taupīgāku. Sadarbība ar Ziedot LV ir turpinājusies visus šos gadus, un tieši Ziedot LV vadītāja Rūta Dimanta bija pirmā, kas saņēma Borisa un Ināras Teterevu fonda augstāko apbalvojumu – godazīmi. Par īpašiem nopelniem labdarības un brīvprātīgā darba veicināšanā ar izciliem panākumiem. Paldies par mīlestību, paldies par atbalstu, un man tiešām ir lepnums, gandarījums, ka jūs esat man novērtējuši. Paldies! Realizētas vairākas palīdzības iniciatīvas bērniem. Piemēram, projekta Dakteris labi redz gaitā vairāk nekā 16,000 skolāniem visā Latvijā tika pārbaudīta redze un sniegt palīdzība brīļu iegādē. Bērni ir tikuši pie jaunām brillēm, kur šī finansiālā palīdzība ir diezgan nozīmīga. Bērniem ar kustību traucējumiem rehabilitācija ir nepārtraukts process. Lai varētu veikt terapiju mājas apstākļos, centra Poga bērniem nodrošinājām īpašus Zviedrijā radītus tērpus. Rehabilitācijas centrā šos tērpus nosauc par supervaroņu tērpiem. Mēs bijām klāt, kad tapa radio raidījums Zaļā lampa. Tas dod iespēju operatīvi palīdzēt cilvēkiem, kuriem nekavējoties nepieciešama līdzekļi ārstniecībai vai rehabilitācijai. Jau daudzus gadus palīdzam veterāniem un karavīru ģimenēm. Sadarbojamies ar fondu Namejs. Viņi risina gan ārstnieciskas, gan sociālās vajadzības bruņotajos spēkos iesaistītiem cilvēkiem un viņu ģimenēm. Lai cilvēki ar redzes traucējumiem varētu iepazīt brīvības pieminekļa kompleksu, tika atbalstīta taktīlā pieminekļa izveide. Atbalstījām arī brīvības pieminekļa zvaigžņu izgaismošanu. Ar programmu Uzņēmīgajiem un rosīgajiem pats savam saimes galdam pieredzējām, ka maza sēklu paciņa un pašu darbs var dot drošības sajūtu simtiem ģimeņu Latvijā. Grūtībās nonākuši cilvēki tiek savesti kopā ar dārzaugu audzēšanas speciālistiem un entuziastiem, kuri palīdz pareizi sēt un audzēt pārtikas produktus savam galdam. Mēs par Teterevu fondu esam iegādājušies abolorīvi, sulas spiedi un arī žāvētāju. Un tad tas mums tā ceļo par visu pagastu, kam vajag tajā sezonas laikā, tad visi izmanto. Šo gadu laikā, sadarbojoties ar bezpeļņas organizācijām, esam sasnieguši vairākus tūkstošus cilvēku no visiem Latvijas reģioniem. Kopumā esam bijuši klāt 100 sociālo projektu, un darbs aizvien turpinās. Kopienu projekti. Vēl viens no Boris un Ināras Teterevu fonda darbības virzieniem. Reāls pozitīvas pārmaiņas sākas tur, kur cilvēki paši vēlas sakopt savu sētu, pilsētu vai novadu. Īstenojot kopienu filantropijas attīstības programmu, mēs ne tikai stiprinājām jau esošos kopienu fondus, bet arī iedrošinājām un palīdzējām rasties jauniem fondiem reģionos.
Fonds kalpo par satikšanās platformu ziedotājiem un ziedojumu saņēmējiem. Tas parāda, ka ar salīdzinoši nelielu finansējumu iedzīvotāji savā vidē spēj panākt paliekošas izmaiņas. Tas vairo viņa atbildību par savu novadu un arī dzīvi. Šī ir fondā iesniegto projektu vērtēšana. Ja LD izdosies pārliecināt žūriju, Lajā lauka vietā pie Burtnieku baznīcas pēc dažiem mēnešiem būs bērnu rotaļlaukums. Paskatieties uz šo karti. No Viduslatgales pārnovada fonda līdz Valmieras novada fondam, no Alūksnes un Apes līdz Talsiem. Tie ir desmitiem mazu, bet jaudīgu projektu katru gadu. Ir īstenots simtiem ieceru, kas padara dzīvi labāku un cilvēcīgāku. Esam palīdzējuši augt ticībai, ka kopā var izdarīt vairāk. Programma Nāc un dari tu vari burtiski iekustināja Latviju no Rēzeknes līdz pat Liepājai. Seniori nūjo un vingro, jaunieši savu laiku pavada aktīvi un jēgpilni, bērni atklāja jaunus talantus. Jaunās māmiņas dalās pieredzē un apgūst jaunas prasmes. Kopumā tika atbalstīti 160 dažādi projekti. Tas ir stāsts par Latviju, kas negaida, bet dara. Ja šie jaunieši pamana darbu, kas jāizdara, viņi to vairs nespēja neredzēt. Tā sākās biedrības jauniešu Baltenavai pirmais lielais projekts – parka sakopšana. Vēl nesen te bija brikšņi, tagad tīrība, jauns tilts, bruģis un šūpoles. Projekta finansējumā jaunieši meklēja atbalstu tikai materiālu iegādēji. Visu darbu, gan fizisko, gan līdz cilvēku pārliecināšanu, viņi paveikuši paši. Vairākus gadus bijām klāt projektā Svētku pakas senioriem, palīdzot labdarības organizācijām iepriecināt savu novada seniorus, organizēt kultūras pasākumus, kā arī sarūpēt tūkstošiem ar roku darinātus apsveikumus un produktus svētku galdam, kurus ikdienā senioriem grūti iegādāties pašiem. Un šie ir brīvprātīgie demokrātijas sargi. Sarunu festivāla Lampa rīkotāji, ar kuriem sadarbojāmies pašos projektu pirmsākumos. Bet Līvu savienība Līvoda Īt ar mūsu atbalstu atzīmēja savienības 100 gadi, atjaunoja savu kultūra apziņas simbolu Tautas namu Mazirbē, organizēja bērnu vasaras nometnes un daudzas citas kopienas norises. Boris bija liels pasaules un lietu kārtību izzinātājs. Līdzīgas grūtības kā Latvijā viņš pamanīja arī citās pasaules malās, un galu galā mūsu sadarbība sāk sniegties arī pavisam tālu no lībiešu krastiem. Dzeramā ūdens aku ierīkošanas Sumbas salā, atbalsts lauksaimnieku kopienām Gvinejā, Bisavā un Gvatemalā, atbalsts skolas bērniem Nepālā, kā arī atkritumu pārstrādei Peru, jo mēs ticam, ka labais jādara visur, kur vien tas ir iespējams. Viens no Borisa un Ināras Teterev fonda atbalsta virzieniem ir izglītība un zinātne. Boris reiz sacīja, ka izglītība ir visa labā pamats. Viņš ticēja, ka mecenāta uzdevums ir piešķilt uguni, lai dotu impulsu talantīgiem cilvēkiem. Līdz ar fonda dibināšanu iesaistījāmies Borisa Tetereva Alma Mater, Rīgas Stradiņu universitātes projektos. Kopš tā laika desmitiem studenti ir saņēmuši stipendijas, lai kļūtu par izciliem mediķiem. Viens no tādiem pamatakmeņiem, kas ir ielikts manī un manā karjerā, pieder tieši šai stipendijai, jāsaka, Borisam Teteram. Šī stipendija noteikti ir arī tāds uzticības kredīts, kas pēc tam ir jāpierāda, un tas dod arī tādu lielāku atbildības sajūtu gan pret sevi, gan pret cilvēkiem, kas palīdz studentiem. Atbalstām arī docētājus. Esam palīdzējuši universitātei sekot līdzi pasaules līmeņa inovācijām. Borisa un Ināras Tetereva fonda mērķstipendija ir lielisks izaicinājums būt iedrošinātam, iemācīties kaut ko jaunu, lai modernizētu studiju programmas, studiju kursus un sekotu laikam līdzi. Un kopā modernizēti jau vairāk nekā 200 studiju kursi. Pat brīdī, kad pasaule apstājās pandēmijas priekšā, fonds stāvēja plecu pie pleca ar zinātniekiem, finansējot Covid-19 pētījumus. Atbalstījām arī RSU īpašo personības pilnveides projektu Inteliģences akadēmija, kurā studenti varēja papildus apgūt mākslu, kultūru un deju.
Un tas saskanēja ar mecenātu pārliecību, ka ar zināšanām vien nepietiek. Cilvēkam nepieciešams daudzpusīgs skatījums uz pasauli. Latvijas Zinātņu akadēmija katru gadu izdod apkopojošu grāmatu par sasniegumiem zinātnē. Tas ir ļoti apjomīgs un svarīgs darbs. Esam tajā centušies būt klāt, cik vien iespējams. Tāpat svarīgi bijis atbalstīt arī prestižo zinātnes balvu – Latvijas Zinātņu akadēmijas lielo medaļu. Darba augļus redzam Latvijas Universitātes botāniskajā dārzā, kas kopš 2013. gada īstenotās apjomīgās atjaunošanas tapis par sabiedrībai pieejamu, mūsdienīgu vietu, kurā pētīt un izzināt dabu, atpūsties, kā arī baudīt kultūras pasākumus. Pateicoties arī šim atbalstam, dārza apmeklētāju skaits pieaudzis par 1/3. Atbalstīt arī kultūras un mākslas izglītība. 20 Latvijas Mākslas akadēmijas studenti saņēma mecenātes Ināras Teterevas stipendiju mākslā. Latvijas Mūzikas akadēmijas studentiem palīdzējām piedalīties nozīmīgos starptautiskos konkursos, un tika atbalstīta arī īpaši spilgta akadēmijas iecere – jaunu ērģeļu būve. Rūpes par dzīvniekiem. Jau kopš pašiem Boris un Ināras Tetereva fonda pirmsākumiem iesaistāmies dažādās dzīvnieku palīdzības aktivitātēs. Es uzskatu, ka dzīvnieki mums ir Dieva atstāti eņģeļi. Mūsu atbalstītais TV un radio raidījums Ķepu uz sirds ir skatītāju un klausītāju iemīļots. Tas ne tikai stāsta par dzīvnieku aprūpi un viņu aizsardzības jautājumiem, bet arī palīdz simtiem dzīvnieku no patversmēm atrast savas mājas. Mēs redzējām pašaizliedzīgo darbu, ko dzīvnieku labā dara dzīvnieku patversmju labās mājas un dzīvnieku draugs, darbinieki un brīvprātīgie palīgi. Tur nebija jautājuma vai. Bija tikai jautājums, kā tieši palīdzēt ar resursiem, kas nepieciešami patversmju ikdienas darbībai un tās iemītnieku labklājībai. Tāpat palīdzējām arī biedrībai Dzīvnieku SOS, viņu rūpējas par bezpajumtes dzīvniekiem pilsētvidē, izveidojot kaķu mājiņas Rīgas mikrorajonos, kur dzīvniekiem paslēpties no sala augstajos mēnešos. Rūpes par dzīvniekiem nepazīst robežas, tāpēc esam palīdzējuši īstenot projektus arī ārpus Latvijas. Atbalstījuši ziloņu aprūpi Taizemē un kalnu gorilu glābšanu Āfrikā, tādējādi cenšoties saglabāt vienu no visvairāk apdraudētajām primātu sugām pasaulē. Mūsu stāsts nav pilnīgs bez tiem, kuri paši par sevi parūpēties nevar, bet kuru uzticība ir bezgalīga. Boris un Ināras Tetereva fonda darbība būtu grūti iedomājama bez atbalsta kultūrai. Mecenāte Ināra Tetereva reiz sacīja, ka pateicoties mākslai, cilvēki var domāt par sevi un sabiedrību. Māksla ir identitātes jautājums. Mūsu kultūras mantojums ir dārgums, par kuru jārūpējas. Rundāles pils atzimšana un restaurācija ir viens no redzamākajiem darbiem, kas priecē tūkstošiem apmeklētāju katru gadu. Te savā ziņā arī aizsākās Boris un Ināras Teterevu labdarības darbu stāsts, kad uz pussabrukušām kāpnēm mecenāti satikās ar Rundāles pils direktoru Imantu Lānsmani. Vēlāk tika parakstīts arī pirmais fonda līgums. Ir iznākusi jau pirmā triloģijas daļa, kas ir veltīta pils vēsturē, tad otrā daļa ir restaurācija. Bez Boris un Ināras Teterevu palīdzības pils vēl nebūtu gatava. Fondam ir patiesi cieša sadarbība ar Latvijas teātra vidi. Valmieras teātrī esam atbalstījuši neskaitāmus jauniestudējumus, kas kļuvuši par Latvijas teātra zelta fondu. Jāzeps un viņa brāļi, Romeo un Džuljeta, Mēdeja. Esam sadarbojušies arī ar Mihāla Čehova Rīgas Krievu teātri un atbalstām teātra gada balvu Spēlmaņu nakts. Un vēl daudzas citas. Atbalstīt arī projekti radio viļņos un ekrānos. Piemēram, Latvijas Radio 1 raidījums Radio mazā lasītava. Vai Boris un Ināras Tetereva fondu. Radio mazā lasītava. Un radioteātris.
Fonda palīdzīgā roka ļauj veikt 5-6 radioteātra ierakstus. Kā arī raidījumu un izrāžu cikls Latvijas televīzijā Teātris ZIP. Teātris ir vienmēr bijis vajadzīgs, un it sevišķi, ja cilvēki no lauku rajoniem netiek, tad viņi ir ļoti priecīgi, ka viņi var kaut ko redzēt pa televizoru vai klausīties radio, un ar viņiem tas teātris ir. Mākslas programma Tete-a-tete, kuras ietvaros sabiedrībai tapa pieejama Eiropas mēroga laikmetīgās kultūras notikumu sērija, šķiet kā neticams veikums. Taču patiesi, starptautiskās tiešraides sasniedza vairākus miljonus mākslas mīļotāju visā pasaulē. Vai jūs zināt, kur dzīvo Rīgas lauva? Jā, pie Latvijas Mākslas akadēmijas. Rīgas pilsētvidē atrodami vairāki mākslas objekti, kas tapuši programmas Māksla publiskā telpā ietvaros. Vērīgākie noteikti atradīs rēgu, soliņus, meiteni ar kurpi un citus. Un izstādes. Pasaules slavenu mākslinieku 12 meistardarbi no Prado Nacionālā mākslas muzeja Prado 12 raksturi šķita nesasniedzami. Tomēr šie izcilie mākslas darbi bija skatāmi Mākslas muzejā Rīgas birža un Provances valdzinājums. Tā bija unikāla iespēja Rīgā redzēt Renoira, Matisa, Van Gogha, Gogēna, Picasso un citu mākslas ģēniju darbus. Pirmais Latvijas sadarbības projekts ar Uffizi galeriju. Iespēja apskatīt vairāk nekā 100 izcilus mākslas priekšmetus no Turīnas senās mākslas muzeja, no Prado Nacionālā muzeja kolekcijas atceļoja altāris, izcils vēlīnās renesanses mākslas darbs un vēl daudzi citi mākslas notikumi. Kultūru un mākslu vienmēr atbalstījām ar pārliecību, ka māksla padara mūs labākus. Tikai tagad, atskatoties uz šiem daudzajiem gadiem, pa īstam var sajust milzīgo gandarījumu par katru mazo uzvaru un katru cilvēku, kam esam varējuši būt līdzās. Tas ir stāsts arī par rītdienu, ko mēs turpinām veidot kopā. Par studentu, kurš noticēja sev, par ikvienu senioru, kurš vairs nejūtas viens, un par ikvienu dzīvnieku, kas beidzot atrada savas mājas. Jo taisnība vien ir. Lielas lietas dzimst no lielas sirds. Paldies, ka bijāt daļa no šī piedzīvojuma. Darbi turpinās!